Čau, Rihard. Čau. Pastāsti par sevi, kas tu esi, ko tu dari? Es esmu multimākslinieks. Bērnībā daudz zīmēju. Protams, kā jau visi džeki zīmēja mašīnas. Un vēlāk es nodarbojos ar mūziku, jo bija jāizvēlās starp mākslu un mūziku. Un lūk, tagad ir pagājuši kā 20 gadi. Vēl, protams, kaut ko uzspēlēju, bet nodarbojos ar car detailing. Gan jau, kad jūs kaut ko esat dzirdējuši, tas ir automašīnu atjaunošana līdz to sākotnējiem stāvoklim ar tiem līdzekļiem, kas ir tādi ātrie līdzekļi. Tā nav pilnīga restaurācija, bet tas pārsvarā saistīts ar tīrīšanu, pulēšanu, ar keramiskiem pārklājumiem un tam līdzīgiem līdzekļiem. Kā ir ar apģērbu? Tu piedomā par to, ko tu velc mugurā, vai tev ir vienkārši random kaut kas pirmais skapī, kas gadās to tu uzvelc? Tā, kad ir apstākļi, spiež, kad, teiksim, ļoti daudz darba, tas reiz ir tā, ka es uzvelku kaut ko randomlī, bet tie ir ļoti reti momenti. Pārsvarā es ļoti piedomāju. Kā ir ar apģērbu uz skatuves? Tev ir svarīgi varbūt kaut ko īpašāk uzvilkt koncertos? Vai... Protams, jā. Tas ir atkarīgs no tā sastāva, no tās grupas vai no tā mākslinieka. Vienmēr jāpiekļaujās. Tev jāatcerās arī, ka dziedātājs ir galvenais. Ja? Bet, streiz bundzinieks uzliek kādu sarkanu cepuri, lai viņi arī tur redz aizmugurē tumsā. Tā kā tas ir noteikti ļoti svarīgi. Jā. Kāds ir pirmais apģērba gabals, kas ienāca tavā gardrobē tieši no Pienlodes? Man liekas, ka pirmais apģērba gabals bija ezīši, kur bija glaznota roku. Te es vēl atceros, man bija balts džempers Ziemassvētkos ar briedi, kurš tajā brīdī pirmo reizi ataudzēja bārdu. Un tagad skatos tās bildes, liekas, ak, Dievs, šausmas un tā. Bet jā, kādas man attiecības ir Pienlode? Pienlotē tātad esmu līdzdarbinieks savai sievai, Agnijai Špacai. Cenšos atbalstīt, palīdzēt un kustināt to visu, lai tas aizripojas tālāk un labāk un ātrāk un augstāk. Ir kaut kāda atšķirība, piemēram, Pienlodes hūdijs vai jebkurš cits lielveikalā iegādāts hūdijs? Protams, kad ir atšķirība. Šitais ir ļoti biezs materiāls un super komfortabls. Ērtākais, kas man vispār ir.